Kādas ir jūsu pirmās idejas par šiem cilvēkiem? Es viņam ticu. Sēdēju pie galdiņa divas meitenes, apmainījāmies ar kontaktiem. Gen Z love. Ja partneris to sākotnēji jau izvēlās, tad viņam vienkārši jāpieņem tevi tāds, kāds tu esi. Smagākais strīds, par ko ir bijis? Nav bijuši strīdi. Es esmu viena viņa. Red flag. Tajā koncertā es iepazinos ar savu otro pusīti. Nu, man šķiet, ka sviests nāca. Šīs epizodes tēma – kurš nekad nav bijis romantiskās attiecībās, bet šoreiz būs citādāk. Tikai viens blefotājs, bet visi pārējie saka taisnību. Vairākās kārtās centīsimies izbalsot dalībniekus, lai beigās saprastu, kurš blefo, bet kuri saka taisnību. Katrā epizodē mums talkā nāks kādas Latvijā atpazīstams personības, lai kopā mēs iziet šos blefa labirintus. Es esmu šovu vadītājs Varis Vilciņš, un šoreiz detektīva lomu ieņems satura veidotāji un labākie draugi Alisa un Ralfs. Čau, es esmu Alisa. Un esmu Ralfs. Mans atkošanas līmenis ir 5. Mans atkošanas līmenis ir 5. Blonds, eksotisks un vienreizējs. Impulsīva, blonda, vienkārši lieliska. Kā jūs jūtaties pirms spēles? Kādas ir sajūtas? Mēs esam gatavi, Mēs manuprāt. esam pārliecības pilni, jā. Stratēģijas ir izveidotas, kā atkost, kurš blefo, kurš saka taisnību. 80%, jā. Sāksim arī ar nedaudz izaicinošāku jautājumu jums. Vai jūs esat vai esat bijuši attiecībās? Jā. Jā, Jā. jā. Īsi un konkrēti. Īsti un konkrēti, tieši tā. Nu tad arī, lai jums būtu nedaudz tā spriedze, ko izjūt mūsu dalībnieki, arī mēs jums esam sagatavojuši pāris jautājumus, kuriem būs jāatbild. Tad es aicināšu tev, Alis, izvilkt no kastītes mums pirmo jautājumu. Vai mūsdienās ir aktuāli būt attiecībās? Man šķiet, ka tas ir stilīgi. Nu, es gan teiktu tieši īstenībā, tu pabeidzi? Nu, zini, man šķiet, ka jā. Ok. Jā. Nu, es teiktu īstenībā, atkarīgs no sezonas, tā kā man liekas jauniešiem. Tas tāds sezonāls Summer season nedrīkst. Tāds sezonāls prikols, bet es teiktu, ka vairāk mūsdienās pat ir tā kā trendā, ka neesi attiecībās un tu pats sev mīli un tā tālāk. Tāpēc es teiktu, ka tas vienkārši atkarīgs tiešām no, tā kā vai rudens, jo rudenī... Jā, rudenī neiet kofīna, ne? Tā kā sezonāls prikols, kāds gada laiks ir ārā, nevis kāda tev ir sezona personība. Vasarā attiecības, nē. Bet rudenī? Jā. Jā, uzreiz. Jā, tā mēs laikam jauniešiem. Es tev padošu kasti un lūdzu izvēlies nākamo jautājumu. Ok. Cik gados būtu jāprecas? Es teiktu, atkarīgs no tava, kā tu dzīvo dzīvi. Tad, kad es teiktu, jāprecās, ir tad, kad pirmkārt tu esi pārliecināts par otru cilvēku, un tad tikai pāris detaļas, kad tu esi nodrošinājis savu labu dzīves kvalitāti, un visticamāk arī saviem bērniem, ja jau tur notiek precības, tad, aptuveni, 27 gados, jā. Tāda man aprēķina, jā. Vispār nevajag precēties, pirms tu pats neesi nobriedis, un tad tev vēl jāatrod nobriedis partneris, un, vai vismaz jānobriest kopā. Arī tas ir labs variants, jā, un tad, kad jūs esat nobrieduši un viss ir forši, tad 27 gados var precēties. 27 gadi jāsagaida. Nu tad sagatavojamies, esam kritiski, uzmanība. Atcerieties, ka šie cilvēki mēģina jūs apmānīt. Ja gatavi, dodamies uz blefa arēnu. Aiziet. Lūdzu, veiksmi. Lūdzu, dalībnieki, un uzreiz pirmie iespaidi. Kādas ir jūsu pirmās idejas par šiem cilvēkiem? Jauni. Jā, noteikti nav ļoti ilgās attiecības. Jā. Iepazīsim lūdzu sevi. Čau, man sauc Andrejs, un mans blefošanas līmenis ir 3,5. Čau, mani sauc Markus, un mans blefošanas līmenis ir 3. Čau, mani sauc Daniela, un mans blefošanas līmenis ir 3. Čau, mans vārds ir Elizabete, un mans blefošanas līmenis ir 2. Čau, man sauc Ernests, un mans blefošanas līmenis ir 3.
Pirmā kārta. Sākam spēli. Dalībniekiem būs 20 sekundēs jāatbild uz Alises un Ralfa pirmo jautājumu. Nu tā tad, draugi mīļie, pastāstiet man lūdzu, kā jūs iepazināties ar savu partneri un nonācāt līdz tam, ka jūs esat attiecībās. Iepazināties un tad, esam kopā, porši. Jā, sapratāt? Tu esi gatavs? Tas laiks sāks tagad, aiziet. Mēs apzināmies vienā skolas pasākumā rīkotā. Mums bija abiem jāpiedalās pašu pārvaldes rīkotā pasākumā. Es biju vadītājs. Un tad kaut kā mēs satikāmies, sarunājāmies, viss gāja uz priekšu un tā tālāk. Un pēc tam kaut kā vēl mēs sākām Instagramā vienkārši apmainīties ar vārdiem un vispārējais. Es viņam ticu. Es arī. Tu esi gatavs? Jā. Aiziet. Es iepazinos Rīgā, Tallinas kvartālā. Aizbraucām ar draugiem nedaudz piekdienas vakarā. Diezgan agri aizbraucām jau 6, bijām tur, un daudz cilvēku nebija tad vēl. Sēdēja pie galdiņa 2 meitenes, mēs aizgājām, protams, ar kokteļiem, iedavām kokteili, apmainījāmies ar kontaktiem, precīzāk Snapchat, un tad jau sākām sarakstīties. Jā. Gen Z love. Manuprāt, laba vieta, kur iepazīties, ir skola, izglītības iestāde, tad vēl vietas, kur ir kaut kāda hobija, policiņa. Tas nozīmē, ka jūs esat uz vienu viļņu. Nu tā noteikti jau nav vieta, ko es nosaucu Tallinas kvartāls. Noteikti Tallinas kvartāls, jā. Drīzāk varbūt, jā, kāda kopēja interešu vieta, kāds pulciņš, skola, kāds koncerts, teātris. Man šķiet ļoti patīkami, kad draugi iepazīstina kaut kādā veidā, jums ir kaut kāda viena kompānija, un tad jūs sapazīstina, tad tā smuki viss sanāk. Šķiet, viņš blefo. Bet tas ir also tik, tā kā... Tas ir iespējams, bet... Okay. Paklausāmies pārējos. Jā, dosim iespēju. Gatava? Jā. Aiziet. Es jau 10 gadus kā nodarbojos ar volejbolu profesionāli, un vienā no nometnēm, kas notika Koknesē, es iepazinos ar savu otru pusīti, kas spēlēja pie citas komandas trenera. Nav jautājumu. Nav jautājumu. Jā. Ok. Kā viņi nav 5 sekundēs tev izstāstīt? Sagatavojušies kārtīgi cilvēki. Tu esi gatavi? Jā. Aiziet. Tā tad mums ir kopīgs hobijs, bet mēs esam dažādās grupās. Un tad bija viens pasākums, kurā mūsu grupas savienojās. Bet mani draugi nezinu, kāpēc kaut kur aizgāja, pazuda, nezinu, kur viņi bija. Un tad man nebija ko darīt, es sāku runāt ar to otru grupu, un viņš bija tajā grupiņā. Un tad kaut kā mēs kļuvām, tad mēs ar to grupu sākām vispār pavadīt daudz laiku kopā, un tad mēs, jā. Wow. Ok. Aiziet. Pagājušajā gadā vasarā es aizbraucu ar draugiem Fāzē, festivālā, uz Karnevālu koncertu. Un tajā koncertā es iepazinos ar savu otro pusīti. Okay. Kā jūs iepazināties? No koncerta jūs gribētu par pāri. Ok. Labi, viss. Be continued. Nu, refleksijas. Aiziet. Kāda pirmie iespēja? Nu, man šķiet, ka sviests nāca no... Nē, mums vajag reāli tagad. Mums nevajag no kā nāca sviests. Ok, labi. Mums vajag, ko mēs noteikti zinām, kad ir attiecībās. Tāds ceļ, ka viņš, ir. Jā. Man ir reāli 2 cilvēki, kuri točna. Tas ir Andrejs un tā ir Daniela. Man arī. Man pilnīgi tas pats ir. Kā... Nu, pilnīgs viena viļņa. One brain cell. Ok, tad kurš? Mēs esam vienkārši kāms. Labi, varbūt... Nē, mamma Andreja, tas bija pirmais pārliecinās. Jā, un es ticu par to studentu pašpārvaldi. Man šķiet, ka tas tiešām, jā. Kad esmu lasījis kaut kur šo, kā tas notika. Jā, tas ļoti ticam. Labi. Jā. Tad, Andrejs. Noteikti ir bijis. Paldies tev par spēli, par dalību pirmajā kārtā. Paldies. Labi. Tagad, kad viņš aizgāja, man palika bail. Tagad, kad žēl, ka mums nepasaka, vai mēs kļūdījāmies. Otrā kārta. Vēlos dalībnieks pārbaudīt ar nelielu spēli. Dalībniekiem tiks iedota situācija, kur viņiem būs jānovērtē ar zaļo vai sarkano karogu. Tavs partneris vēlas nedaudz pamainīt tavu stilu. Mēs visi piekrītam. Jā. Neesmu gatava mainīt stilu. Tāpēc man stils tāds. Man šķiet to, ka partneris tevi sākotnēji jau izvēlās, tad viņam vienkārši jāpieņem tevi tāds, kāds tu esi.
Es piekrītu pirmajai dalībniecei, bet tā padomājot, varbūt varētu apstāties pat šeit, jo varbūt tās izmaiņas, ko viņš vēlas tevī veikt, pat tevī nekad nav pašam prātā ienākušas, un beigās varbūt viņām piekrīti, un tas beigās nav slikti. Jā, tas skan diezgan loģiski. Es reāli pateikšu Markus. Reāli, man liekas, viņam bija kaut kāda meitene, kur viņam palīdzēja reāli kaut kādu foršu kaut ko pielabot savā stilā. Markusam, man liekas, ir bijušas attiecības, jā. Bet tas tā. Turpinām. Tātad partneris dodas viens pats uz pasākumiem, jeb ballītēm, tev par to nepaziņojot vai nepiedāvājot nākt līdzi. Man liekas, ka tas ir forši, kad partneris tā kā tev pasaka to, ka jau es šodien eju ar draugiem tusēt. Man liekas, ka tas ir, tā ir jābūt normālās attiecībās. Normālas attiecības ir tad, kad jūs mākat atrisināt problēmas, mākat atrisināt strīdus. Normālas attiecības ir attiecības, kur otra pusīte ir tavs labākais draugs. Kad jūs visu laiku esat tā kā draugi, ka jums neslēpjat viens no otra neko. Nu jā, nepaziņot un pakluso aiziet, tas tā bija jau skečī paliek. Jā, tādā ziņā tā varbūt ir, viņi iet uz kaut kādu meiteņu ballīti, nezinu, tur pidžamu ballīti, tad jau es īsti līdz neiešu. Kāpēc man iet pie cilvēkiem? Varbūt viņš man neaicina, jo es vienkārši nevienu nepazīstu. Un ja es visu laiku būtu kopā ar viņu, tad es atņemtu viņam laiku, kuru viņš varēja pavadīt ar citiem draugiem. Tavs partneris nekad nav bijis attiecībās. Man šķiet, ka nav pareizās atbildes. Jā, nē, es nezinu, tas ir atkarīgs vienkārši no cilvēka. Ja tu iepatīcies cilvēkam, viņš nav bijis attiecībās, kāpēc arī nē? Mēs, man liekas, katrs ar kaut kā uzsākam šo visu, un tāpēc vienmēr ir kāds, kurš nav bijis, un vienmēr ir kāds, kurš ir bijis, tāpēc es neredzu tam starpību. Jā, es arī tādā neitrālā pozīcijā apstājos, jo ir savu plusi tam un savu mīnus tam. Jā. Es domāju, ka tas nebūtu forši. Jo es negribētu būt tā cilvēka pirmā pieredze. Kāpēc? Valid, īstenībā valid. Nē, es piekrītu jums diezgan loģiski, bet tā kā arī saprotams, kāpēc, lai mēs tā ņemtos visi, nevajag jau obligāti. Kāds jums pašiem ir viedoklis? Vai tas jums būtu sarkans karoks vai zaļš karoks, ja cilvēks nav bijis attiecībās? Man tas būtu red flag, I don't want to do that as well, bet laikam jau tas nav, nē, man personīgi tas tāds. Jā. Man tas ir green flag. Nu, labi. Es nezinu, es esmu apjukusi. Es tevi nesaprotu. Tāpēc, tas ir forši jau, kad mums ir tā kā jauns, šķīsts cilvēks, un tu viņam parādīs jaunu pasauli, bet citreiz tev, es nezinu. Tā kā... Nē, man nepatīk, ka tu nāc jau ar savu baggage. Man patīk. Vismaz es varu kaut ko saprast vēl vairāk par tevi un kā cilvēku. Ļoti, jā, interesanti. Kāda refleksija pēc uzdevuma, vai tas jums palīdzēja tikt uz priekšu? Nedaudz. Es teiktu, ka nedaudz, bet nedaudz, jā. Mums šobrīd ir sajūta, ka par diviem mēs esam pārliecināti, ka viņi varētu būt attiecībās, un par diviem cilvēkiem ir tās šaubas. Jā. Jā, tad teiksim, kā ir, jā. Mums ir tā sajūta, ka mēs nevaram saprast, ko tagad balsot ārā vai Danielu, vai arī... Markusu. Jo mums ir sajūta, ka viņiem ir tās attiecības bijušas pēc viņa atbildēm spriežot, pēc tā, kā viņi, cik nosvērti viņi to teica, un ka tomēr arī viņi iedomājās, ka ir dažādas perspektīvas tām situācijām. Pieņemsim, Markus teica, jā, it kā piekrītu, bet klau, īstenībā ir arī tā. Jā, un dažos jautājumos arī tā kā varēs saprast, ka viņi jau noteikti zina, ko viņi vēlas vai nevēlas. Tas nozīmē, ka viņi jau ir bijuši kaut kādās situācijās, jā. Super, kāds tad jūs ir pēdējais lēmums? Kurš pamet blefa studiju? 3, 4. Jā, Daniela. Paldies, Daniela. Paldies. Bija forši tevi iepazīties. Ceru, ka 27 precēsies. Pastieties kāds zīreneklis. Trešā kārta. Dalībniekiem būs jāatbild uz Alises un Ralfa 2 jautājumiem. Katram jautājumam 20 sekundes. No kuras puses jūs vēlaties sākt? Varbūt sākam ar tevi šoreiz. Jā, pamēģinam. Tātad mans jautājums tev būtu, vai ar otru pusīti kādreiz bija situācija, ka jūs gandrīz izšķīrāties, vai patiešām izšķīrāties, un kāds bija iemesls? Bija iemesls. Kāds? Bija vienreiz, kad es runāju ar savu... Man ar tā vienreiz.
Man šķiet, šis bija pārliecinošs iemesls gan. Jā. Man ir tā bijis, jā. Labi. Mēs to saprotam. Mēs to saprotam. Man, honestly, ir bijuši tieši tādi iemesli tik daudz reizes. Bet varbūt viņš ir satraucies. Jā, Jā. saprotu. Savulaik es vienkārši tāds, kāpēc tu īsti par ko jūs strīdaties? Labi, bet tas arī, ko mēs jautājam, by the way. Labi, jā. Elzbieta? Gatava? Aiziet. Nu, man atbilde nebūs stipri garāka. Man atbilde nē. Okay. Nebija tāda iemesla. Ok. Tad jūs vēl joprojām esat pirmajās attiecībās? Jā. Un smagākais strīds, par ko ir bijis? Nav bijuši strīdi. Es esmu viena viņa. Red flag. Mēs tieši ar Alisi par šo runājam, bet es pastāstīšu, ka tu pabeigsi. Nu, labi. Jā. Gatavs? Tavs laiks sāks tagad. Jā, man ir bijuši pāris reizes tādas epizodes, un pārsvarā tās ir dēļ laika trūkuma, vai varbūt drīzāk dēļ laika nemācēšanas plānot to. Jūs izšķīrāties laika trūkuma dēļ? Nē, mēs neizšķirāmies, bet ir bijuši konflikti par to. Jo brīžiem es izvirzu citas prioritātes, vai arī viņa. Nu, Sorry. ja viņš melo, tad viņam ir nopietni kaut kāda balva jāiedod. Bet jā, Ralf, tu gribēji teikt, ka... Mēs tieši ar Alisi pirms tam runājām par šo jautājumu. Mums bija, es Alisai teicu, ja nu kāds pasaka, ka nav bijuši strīdi, un Alisa teica, labi, es tagad meloju, bet mēs nonācām pie secinājuma, ka tā nevar būt, vienkārši tā nevar būt. Jebkurā divu cilvēku komunikācijā vienmēr nevar būt viss perfekti. Vienmēr būs kaut kādi dažādi viedokļi, jo mēs katrs esam pavisam unikāls. Un tas attiecas arī uz attiecībām. Ja jūs sakat, ka viss ir skaisti, tad varbūt jūs nesaprotat, kas ir strīds. Varbūt manās acīs tas ir strīds, jūsu acīs tas ir vienkārši mēs runājamies. Tādā ziņā es piekrītu, jā, bet nevar es nekad neticu, ka tāds saka, mums nekad nav bijis strīds. Vai varbūt mēs esam toksiski? Jā, mēs nekad neesam problēma. Mēs nekad neesam problēma. Tāpēc, jā, visnotaļ attiecībās tu esi bijis vai jā. Es domāju, ka stereotipi par jauniešiem un attiecībām ir tādi, ka visiem jauniešiem liekas, ka viņiem vajag būt attiecībās, un ka, ja tu neesi attiecībās, tad tu esi dīvains. Bet man tas liekas ir tik dīvaini, ka tā domā cilvēki. Nu, manuprāt, tas, ka mainās kaut kāda partneri 3 mēnešus viens, tad bišķīt pauzīt, tā kā mēs teicām. Jā. Bet tie jau ir stereotipi, tā jau realitātē gan jau, ka nav. Es vēl stereotipi par jauniešu attiecībām ir, ka viņas nav nozīmīgas, tā kā, kad viņas nav nopietnas, jo viņas var būt arī nopietnas. Tā ir. Nu, tā tad otrais jautājums. Vēl otrais. Mēs jau Jūs domas vēl var mainīties. Mēs kaut kas varam mainīties. Kādi ir bijuši jūsu nākotnes mērķi kopīgai ar partneri, tā kā, kurus izvirzat kopā jūs kopdzīvē vai jūsu attiecībām vai, tādā garā? Gatava? Jā. Aiziet. Mēs vēl neesam runājuši par baigi tālajiem mērķiem, tāpēc, ka mēs esam vēl jauni abi, tāpēc mēs vienkārši pavadām labi laiku kopā, jo mums ir jautri pavadīt laiku kopā. Bet, protams, nākotnē kaut kad jau apprecēties, tur ģimeni radīt un tā tālāk. Bet pašlaik vienkārši studēt. Pabeigsim studijas un tad tā kā, kopdzīve studiju laikā. Un tad... Okay. Es domāju, ka mums baigi atšķirās tie dzīves plāni, bet mēs mācāmies uz vienā novirzienā un plānojam kopā taisīt kaut kādu biznesu. Tad ne tikai romantiskas attiecības, bet arī sadarbība profesionāli. Jā, sanāk. Kādu biznesu? Taisīt savu apdzērbu. Labi. Vai tu esi gatavs? Jā. Aiziet. Tādus konkrētus baigi lielos mērķus nevarētu īsti nosaukt, bet tuvākais mērķis, kas mums ir šajās brīvdienās, aiziet uz kino. Paldies! Tas bija labi. Bet tas ir realistiski. Tas ir tiešām realistiski. Labi. Mēs vēl tā kā... Ko tu gribi teikt? Jā, es vienkārši pārāk daudz noteikti. Mēs jau, man liekas, zinām par mūsu nākamo izvēli. Tā kā... Jā, Man šķiet, ka mēs paliekam pie tā. Mēs paliekam pie tā, ka Markus Strēli ir brīvs. Ja viņš nav brīvs, Jā, tad ir problēma mums. jā. Tad izbalsošana un oficiāli Blef studiju pamet Markus. Markus. Paldies, Markus. Paldies.
Ceturtā kārta - pārliecināšana. Dalībniekiem tiks dotas 20 sekundes, lai pārliecinātu Ralfu un Alisi par to, ka viņi neblefo. Bet kuram tas izdosies? Visi argumenti, kas nāk prātā, labas pieredzes, ko padalīties, lai mūs pārliecinātu, izpaužamies. Bet tu esi gatava? Nē, bet labi. Man ir bijušas attiecības, viņas vēl joprojām turpinās. Mums abiem uz rokas ir kaut kādi sūdiņi, kurus mēs nesājam kopš dienas, kad mēs gandrīz vai sagājām kopā. Jā, es nezinu, kāpēc viņš nav. Vienkārši viņš ir aizdomīgs. Skatībā tas bija. Es saku šeit runāt. Tu esi gatavs? Aiziet. Esmu attiecībās. Mums arī ir kopīgas rokas prāts, bet viņas nav man līdzi, diemžēl. Kā tu mums vēl var pārliecināt, ka tu esi attiecībās? Kā mēs varam zināt, ka tu esi attiecībās? Cik ilgi tu esi attiecībās? Pusgadu jau. Pusgadu? Jā. Nē, bišķiņ vairāk. Gandrīz gadu no tās. Kā sauc jūsu partneri? Elizabete. Jūs esat kopā ar Plotvis studijā! Tas varētu būt PR stunts, bet varbūt vienkārši viņi kautrējās, lai to pateiktu. Viņš ir pirmais Annas, kuru es iepazinu. Nē, tā nav šī Elizabete. Noteikti. Imagine that! Labi, balstoties uz šiem faktiem, būs tomēr jāpieņem gala lēmums un jānorāda, kurš nav attiecībās. Man šķiet, ka Ternests reāli nav attiecībās nekad bijis. Bet es nezinu. Es tiešām nezinu. Es arī ticu tam, ko tu man iepriekš biji teicis, ka tev ir tāda nojausma, ka viņš varētu būt bijis. Jā. Man liekas, ka reāli Elizabete nav. Labi, es tev uzticos. Tās hypothetikāli lietas, un arī viņa tikai pēdējā sekundē pateica, kāda ir nākotnes plāni ar partneri, un tā pēdējā sekundē, ko viņa pateica, tas bija ievākties kopā studiju laikā, un tas ir forši vai ne, bet to dara daudz jaunieši. Tad Elizabete. Jā, man liekas, Elizabete nav bijusi attiecības. Elizabete. Bet tu piekrīt man? Jā, viss beidzām. Es gribu redzēt, es vairs nevaru izturēt. Tad tūlīt noskaidrosim. Paldies jums, dalībnieki, paldies viesi. Mēs esam nonākuši līdz beigām. Varu apgalvot, ka šeit absolūti nav nekāda spiediena. Un jūs esat izdarījuši savu lēmumu. Viss ir labi. Bet, ja Rauls būs kļūdījies, tad es viņu vainošu. Man arī ir tāda pārliecība, ka vai nu Alisai bija taisnība, vai nu man nebija. Respektīvi, līdz pēdējiem raundam viss bija super, mūsuprāt, bet pēdējā raundā tad, ir tāds 50-50. Tātad tagad dalībnieki. Jūs dzirdēsiet 10 sekundžu atskaiti, kuras beigās lūdzu cilvēks, kurš nekad nav bijis attiecībās, pakāpies uz priekšu. Un sāc dejot. Mums jokoja. Esat gatavi? Jā. Lūdzu, atskaiti. Man acis vaļā. Kurš nekad nav bijis attiecībās? Jūs bijāt tik pārliecināti sākumā. Man bija jādejo. Ak, Dievs! Tu šo arī nevar novelt uz Ralfu. Es neesmu bijis romantiskās attiecībās. Šķita, ka kāds cits noteikti, un es par to nedomāju. Man bija aizdomas, bet man tieši godīgi sakot likās, ka Elizabete nekad nebija attiecībās. Tā jau brīžos, kad atbildēja Ernests uz jautājumiem, man noteikti visas aizdomas krīt uz viņu. Tie bija arī epizodes spilgtākie momenti. Mums gāja diezgan lieliski. Vienkārši viena neliela kļūda, bet pārējais viss bija... Un tu esi kļūdījies. Man ir 19 gadi, un man liekas, tā lielākā priekšrocība, esot vienam, nesot attiecībās, ir, ka tu vienkārši bliez. Tā kā tev ir pilnīgi brīvība, tu vienkārši aizbaudi tā brīvība, kamēr tu esi viens, jāiepazīst sevi.
Es jūtos tiešām. Zini, Man ir kauns iet mājās, man ir kauns iet pa ielu, man ir kauns. Zini, par ko es jūtos viss stulbā, ka viņi te visu šo laiku, un mums tāds, lol, tu vispār teici kaut ko šito, vai in the first place, mēs vienkārši jau pirmo. Jā, mēs tik daudz kustinājām smadzenes par neko, vienkārši nekādas jēgas. Stereotipi par cilvēkiem, kuri nav bijuši attiecībās, ir tādi, ka viņiem būs pirmais attiecībās uzreiz grūti, un viņiem būs grūti atrast savu pirmo pusīti. Lielākie stereotipi par cilvēkiem, kur nav bijuši attiecībās, visdrīzāk ir par komunikācijas prasmēm, ka viņi nemāk runāt vīriešu gadījumā ar meitenēm, bet varbūt viņi vienkārši negrib. To, ko es saņēmu, vairāk dzirdējis, ka es neesmu laimīgs, vai tev viss ir kārtībā, tu neesi vientuļš un tā tālāk. Un tajā brīdī tu jūties aizskarts. Vienu brīdi, jā, man noteikti bija spiediens no saviem vienaudžiem, bet tas bija kaut kad 16, varbūt 15. Tas ir tas pamatskolas posms, 7. 8. klase, kad visiem jau sāk parādīties attiecības, un tu jūties, ka tu atpaliec no visiem, tu tad sevi, ka visus tev šitā rādā, tas nevērtīgāks. Atkal, ka parādās tas, ka tu neesi tik stilīgs un tam līdzīgi. Apkaunojoši. Paldies, dalībnieki! Paldies jums par spēli. Tas mums ļoti daudz pamāca par cilvēkiem, attiecībām, ko mēs nevaram nolasīt no malas. Jā. Paldies! Visu labu! Ceru, ka minēju kopā ar Alisu un Ralfu. Ieraksti komentārā, kādas vēl tēmas tu gribētu redzēt šajās epizodēs, un tiekamies jau nākamreiz. Paldies! Čau! Nekad neuzticieties pirmiem acu skatieniem un neticiet uz pirmā vārda. Kā mēs to sapratām? Es piekritīšu Alisei un vēl es teikšu, esat patiesi pret sevi un citiem un nemelojiet, neblefojiet. Tikai šajā raidījumā. Paldies! Paldies! Paldies, ka noskaties! Abonē 16+. Rakstiet pozitīvus komentārus. Un skatieties vairāk 16+ kanālu. Atā!